Nu, vat tas ir tas, ko es teicu. Sorry, draugi. Šodien mēs kopīgi esam tikušies ķīmijas klasē. Bet, lai mēs varētu arī veiksmīgi veikt kādu eksperimentu, mums ir vajadzīgs kāds eksperts. Un šodien kopā ar Mariju mēs mēģināsim noskaidrot dažādas fizikālas un ķīmiskas lietas. Un kas tad tās par lietām būs un ko mēs izdarīsim? Tu veiksi atsevišķi fizikālas un ķīmiskas pārvērtības, novērosi gazas izdalīšanas, kā arī blīvumu, formas maiņu un tam līdzīgs. Es veikšu. Jā. Tas ir droši? Jā, tev būs viss nepieciešams. Brīlis būs, tev arī ir aizsargcimdi. Vēl ir 10 pirksti, varbūt vēlāk būs mazāk. Labs ir, ķeramies klāt. Pirmais mēs sāksim ar ļoti vienkāršo. Tad visiem mums bērnība patika bumbas un antistress visas spēles. Ja? Tev jāpaņem šo te antistress bumbiņu un jāmēģina viņu saspiest. Un man jāparedz, kas notiks. Jā, Es domāju, ka es varēšu viņu saspiest. Jā, un ko tu jūti, kas notiek? Es jūtu to, ka tā maina formu. Jā, tieši tā. Kā tu Bet domā, pēc tam tā saņem atpakaļ formu, redzi? Jā. Kā tu domā, tā ir fizikāla vai ķīmiska pārvērtība? Tā ir fizikāla pārvērtība. Jā, tieši tā. Šis bija pārāk vienkārši, domāju, kaut ko sarežģītāk. Tagad tev jāpaņem šokolādi, kur atrodas porcelāna bļodiņa, un tigļa knāblis. Labi. Un kas man jādara? Jā, tev jāpaņem ar knāblim šo te trauciņu. Šitā? Jā. Labi. Tad mēs vēl arī izmantosim spirta lampiņu, un viņu vajadzēs arī aizdedzināt. Vispirms mēģināsim viņu aizdedzināt. To tu darīsi, jā? Mani pie atklātas liesmas nedrīkst laist. Jā. Es varu aizdegties. Jā. Tas nedara. Jā. To, lai dara labāk profesionāls nozars. Jā, es ceru, ka viss būs kārtībā. Un mēģini uzkarsēt šokolādi. Un skaties, kas notiek ar šokolādi. Pagaidām nekas. Kā tu domā, kas varētu notikt? Nezinu, viņi varētu uzsprāgt šokolādu. Nu gan jau izkusīs. Jā, tieši tā. Un kas tieši notiek, ja viņa izkusīs? Paliek mīksta. Jā, kas notiek? Kas mainās? Es nezinu, tā kā kad ledus izkūst, un tā ir fizikāla darbība. Jā, mainās agregāta stāvoklis. Jā. Un no kura stāvokļa pāriet? Uz kuru? Pāriet no cieta stāvokļa uz šķidru. Jā, tieši tā. Ko mēs pēc tam darīsim ar to šokolādi? Tev ir arī kaut kāda, varbūt, zefīriņa līdzi? Ko darīsim tālāk? Tagad mēs izmantosim citu trauku, varglāzi, un varglāza iekšā ir ūdens. Tev tagad būs jāpaņem kalija permanganātu. Paņēmu. Paņemam arī karoti. Ir karote. Paņemam bišķiņu kalija permanganātu un ļoti lēnam Cik ir pišķiņa? pusi no karotes. Un ļoti lēni pievienojam pie ūdens. Kas paša sākuma bija? Bija iebira. Viņš uzreiz nokrasojās vai daļēji? Nē, daļēji. Jā, tieši tāpēc šeit notika tā teikt tā pārvērtība fizikāla difūzija, tad, kad vielā ļoti pakāpeniski izvietojas pa trauku. Tad notiek difūzija. Un difūzija ir fizikāla Tā kā vāra tēju, tā arī ir difūzija. Jā, varētu teikt, ka jā. Tagad beidzot zināšu. Es iešu difuzēt savu tēju. Turpinam tālāk. Tev būs jāpaņem mēģini. Ar rokām? Protams. Tātad jāpaņem svinu nitrātu. Svina nitrāts ir Es tev šis. bišķiņ palīdzēšu. Labi. Tātad pievienosim svina nitrātu. Un pie svina nitrāta arī pievienosim klāt kalija jodīdu. Un kas notiks? Paskatīsimies. Tu saliki divus caurspīdīgus, kāpēc ir dzeltens? Tad notika reakcija ar kalija jodīdu un kas izveidojas? Dzeltens. Jā, izveidojas dzeltenas noglesnes. Tieši tā. Forši. Un kāda tā ir pārvērtība? Ķīmiska. Jā, tieši tā. Bingo! Čiu, 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 čiu. Izpildot visus šos te eksperimentus, pastāsti, kāda ir atšķirība starp fizikālam un ķīmiskam pārvērtībām? Ķīmiskas pārvērtības ir tās, kurās tu paņem kaut ko vienu un paņem kaut ko otru un iegūst kaut ko trešo. Jā, tieši tā. Tātad ķīmiska pārvērtība, kura rezultātā savienojoties vienu un otrai vielai, rodas jauna viela ar jaunām ķīmiskām īpašībām. Bet kas ir fizikālas pārvērtības? Pēc mūsu eksperimentiem var būt gan mīkstas, gan cietas, gan visādas, bet tādas, kuras man ir tāda sajūta, ka tās var vienmēr tā kā atpakaļ novērst, jo neveidojas jau nekas jauns. Tu to pašu kaut kur deformējās, kaut kas mainījās, kāda fizikāla lieta. Bet... Jā, tieši tā. Tātad fizikālas pārvērtības ir pārvērtības, kura rezultātā nenotiek izmaiņas vielu ķīmiskā sastāvā, bet tas skar vairāk agregāta stāvokli, kā tu pieminēji, tad blīvumu, formu un arī izvietojumu telpa. Super! Katru dienu uzzini kaut ko jaunu. Paldies tev, Marija! Un tagad jautājums tev. Vai tu vari nosaukt divas fizikālas un divas
ķīmiskas pārvērtības, kuras tu redzi sev apkārt ikdienā.